Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Pirms sāk skanēt šī vakara pasaka, gribu pateikt, ka es ar pasaku koncertiem bērniem uzstāšos arī vasarā. Un pieejamas ir 2 izrādes, Kur palicis vilks un Trakā diena pilī. Visu informāciju par izrādēm jūs varat izlasīt pasaku mājaslapā pasakas.org. Un ir iespējams jau rezervēt koncertus uz rudeni un arī nākamo gadu. Bet šovakar pasaka, zirneklis un muša. Vecos laikos pār pasauli valdīja tikai viens pats ķēniņš. Viņam bija tāda vara, ka viņa pavēles klausīja nevien cilvēki, bet arī visi kustoņi, kukaiņi un dzīvnieki, kas vien zemes virsū atradās. Bet liels posts bijis toreiz pasaulē, jo nebijusi uguns. Tāpēc tiklīdz saule norietējusi, tad nevarēja ne redzēt, ne arī bija kur sasildīties. Zinātne gan zināja, ka uguns dziļā ellē ir, bet neviens nevarēja dibināt tikt un uguni iznest. Ķēniņš izsolīja lielu maksu tam, kas uguni dabūšot. Daudzi izpūlējās un izmeklējās, bet neviens pats cilvēks kā nevarēja, tā nevarēja uguni dabūt. Ķēniņš gribēja un gribēja savā laikā visiem uguni izgādāt. Viņš sasauca visus savus padomniekus un lika spriest, kāda alga tam jādod, kas uguni atnestu. Šā un tā spriežot, beidzot visi vienā prātā nosprieda, ka tam, kas ķēniņam uguni atnesīšot, būšot brīvi uz bērnu bērniem un mūžīgiem laikiem no visiem galdiem par velti ēst, un neviens tam nedrīkstēšot liekt vai to nodzīt nost. Šo vēsti visur daudzināja, un tā izpaudās visā pasaulē pie zvēriem, lopiem, putniem, tārpiem un kukaiņiem. Bet neviens nevarēja uguni no baismīgā dziļuma iznest. Daudzi dabūja tur savu galu. Bet tikko šo vēsti dabūja zināt zirneklis, tas tūliņ apņēmās uguni dabūt un sāka naski vien virves svīt. Kad jau pilnu nastu bija pievīs, tas nevienam nekā nesacījis, devās ceļā uz elli. Pie elles nonācis, augšā virvi stipri piesējis, nolaidās kā par smieklu elles dibenā, pašā tumšākajā kaktā, lai tā neieraudzītu. Izdevīgā brīdī pie ūdens sārta pielevījies, paņēma brangu uguns pagali un laimīgi pa virvi kā pa trepēm atkal uzkāpa virzemē. Lai gan labs kāpējs bija, tomēr tik lielu gabalu uz augšu ar nastu kāpjot, zirneklis bija stipri piekusis. Drošā vietā ticis, atlaidās drusciņi atpūsties. Uguni nolika galvgalī. Zirneklis tikai mazliet gribēja pazvilnēt, bet nokusušajam uzmācās miegs un vīrs cieši aizmiga. Saule jau nāca ganu dzītenē, bet zirneklis vēl gulēja. Te mušai šur tur skraidot iesitās savāda smakanāsīs. Apskatījusies ierauga, kā par brīnumiem uguns pagali kvēlojam zirneklim galvgalī. Viņa gan labi nomana, ka zirneklis ir uguns kungs, bet ko muša dara? Viņa saka, ko tāds miega pūznis ar uguni darīs. Tā gulētams var jau uguni izcēst, un alga jau man labāk dar nekā viņam. Aši uguns pagali paķērusi, aizskrien, ka spind vien. Pie ķēniņa aiznesusi, saka, ka šī uguni no elles iznesusi, lai dodot šai to algu. Ķēniņš izrīko mušai goda dzīres un iedod viņai tādu grāmatu, ka muša var pie visiem galdiem ēst. Zirneklis atmodās tikai pret palaunadzi. Sauli tik tālu ieraudzītams, tas satrūkās, ka par ilgu nogulējis. Bet kā viņš pārbijās, kad uguns vairs neatrada savā vietā? Nu kā traks sāka skriet un meklēt, kuru satiek, tam prasa vai nesot uguni uz elli atpakaļ nesam redzējis. Visi viņu izsmēja par traku saukdami, jo nu pat kā muša ķēniņam uguni nodavusi, bet šis jau sakot pazuduši esam.
tādu vēsti dzirdēdams, zirneklis tapa tīri salds un stīvs. Viņš sāka aizdusmām pilnā galvā brēkt: muša ir zagle, muša ir zagle! Es to saku, viņa mani ir apzagusi, ne viņa, bet es to uguni no elles iznesu, un tikai man tā alga pienākas. Visi sāka klausīties vien, kad zirneklis tā runāja un teica, ka viss vēl te būšot, jo mušai jau grāmata esot rokā. Par to zirneklis noskaitās vēl vairāk un apņēmās tai zaglei nepelnītās algas tāpat vien neatstāt. Klupšu kluptams, elsu elsdams, viņš devās pie ķēniņa un stāstīja noskaities, cik briesmīgi šo muša apsagusi. Muša teica, ka zirneklis melojot, jo kas zirneklim uguni esot redzējis. Ķēniņš pavēlēja zirneklim pierādīt, bet ja nepierādīs šo, tad lai šā acīs vairs nerādoties. Zirneklis gan sacīja, ka šā virve vēl tagad esot elles malā piesieta, pa kuru šis nolaidies un uguni iznesis, bet tas viss nekā nelīdzēja, kad zakšanas nevarēja pierādīt. Zirneklis aizgāja, mušu lādēdams un gānīdams, saplucināja visus zirnekļu tīklus un izstāstīja tiem, ka ar šā sviedriem muša dabūjusi tādu godu. Šo apzagdama, apmelodama, muša esot apzagusi visus zirnekļus, tāpēc vajagot visām mušām atriepties. Visi bija ar mieru un nosprieda tīklu saust un mušas ķert, un kuru trāpīt, tai galvu nost. No tā laika visi zirnekļi sāka tīklu saust un mušas ķert, bet mušām tomēr ir brīvi ēst pie visiem galdiem. Un šī vakara pasaciņa ir galā. Ar labu nakti, lai labs miedziņš!